Sveiki, draugi! Sveiciens visiem! Ir jauna diena, jauns video. Tā kā šodien mēs skatīsimies uz Dreika dziesmu, Too Hard for Radio. Man personīgi ļoti patīk šī dziesma no albuma. Arī pats beats, West Coast beats, kas gāja, vai ne? Un man ļoti patīk, tāpēc es gribēju bišķīt, iedot tādu reakšanu. Overall Iceman vispār man patika. Skanējums varbūt ne visai, jo kaut kur tas delivery uzreiz pazud, ja viņam tur bija krūti kaut kādas references vai punchline, tad kaut kā viņš to neskaitīja, viņam pat klausīs nebija, jo vienkārši gāja uz kaut kāda tā kā sampla, un tad viņš vienkārši skaita, un jā, man kaut kā gribēs to delivery, bet overall man ļoti patika Iceman, es pārējais divas neesmu klausījies, bišķīt mazliet, jā, bet jā, Iceman bija tas, ko es ļoti gaidīju, tā kā vispār runājot arī par Iceman, kas man liekas, man ir teorija. Iceman pati bilde ar Michael Jacksona cimdu, man ir čujs, ka tas bija domāts, lai varētu tā kā atbilde no sērijas atpakaļ par to, ka Kendricks izlaida to savu dziesmu, Not Like Us, un viņu sauc par pedofīlu, PDF files, un viņš, tā kā Michael Jacksons jau arī bija. Viņu arī uzskatīja par pedofilu, viņa pat tiesa bija, bet viņš uzvarēja to tiesu, līdz galam viņš tur nav nekādi īsti pierādījumi bijuši pret Michael Jacksonu, pat ja ir liecinieki, bet viņš tiesu uzvarēja, jebkurā gadījumā, un tas ir tā kā he say, she say apmēram. Un to savu man liekas, ka tā ir tāda atbilde, tā kā, un man ļoti patika, kad arī žēl, ka pēc 2 gadi, bet tomēr atbildēja dažiem pret Kendricku, daži bāri vai ne, NBA bāri, man ļoti patika punchline un tā, bet overall man patika, tā kā, es domāju, nav ko, man te daudz jēpot atkal, maucam. Un šitā pati dziesma jau ir tā kā distracks, reāli, šitā dziesma kā distracks, reāli. Jā, žēl, ka šitā viņš varbūt savā plānā, kā viņš gribēja distracks laist ārā, kad, man liekas, šitā viņš būtu izlaists, Pat ja arī tas Part 6 nebija slikts, Let's go! Tie beati, man tā patīk beati, abi divi. Es nezinu, vai pirms tam redzēju, es netaisīšu lielāku ekrānu, bet te, kur viņš iet, maza detaļa, kur palika. Varbūt pietuviniet, vai pēc tam skatieties oriģinālo video, reku 6. Jā, viņš nāk no rajona, kur ir 6. Viņš vienmēr to saka rap from 6 un vispārējais. So, tāda maza detaļa. Let's go. All right. Look, listen up. It's about to be smoke. Ain't nothing but some shit I wrote about a rich ass nigga that's deep in the game. They call me Drizzy Drake and I'm keeping the name. I sport Nike shoes, I got a mic to use to talk bad about you pussies. I don't like you fools. Got an Oakland show tonight, baby. Let's go. My young boys from the yacht going crazy. Reāli kaifs, es nevaru šo jau sūdā. Kročā, vispār, es, protams, dziļāk skatījos, jo, ja man patīk, es vienkārši meklēju, kas nozīmē. Tas vispār referents ir uz dziesmu no Mac Dre. Viņš vairs nav dzīvs, man liekas, viņu nogalināja. Man liekas, kaut kas tāds bija, bet viņam bija dziesma arī Too Hard for fucking Radio. Viņam arī tas pats sākums ir identisks kā Dreikstē, un tā ir maza tā kā referents uz to, jo viņš nāk no Oakland, tā kā uz West Coast, tā kā, un arī Oakland, baby, es gribētu teikt, roll the clip, parādīt jums, bet, karočā, why not, uzreiz, mācam tāks. Es šo zinu, man liekas, kur pat bija. They gon' let you like us. They not like us. They not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. Your Oakland show is gonna be last, jo viņam likās, kad viņš, Tupakam it kā met, ne disus galīgi virsū, bet viņš tā kā culture no sērijas. Viņš nāk tā kā ņem kultūru, es zinu, ka Dreiks bija nopircis Tupaka, ko viņš bija nopircis? Tas bija, Gredzens, un es zinu, ka Kendrickam tas nepatika, un viņš tas saka disrespecting pack, un tā Oakland show's gonna be your last, un ko Dreiks te saka?
reload the thing. Yacht going crazy. I'm on a bridge with a tanker. Hey, babe, I got a mic to use to talk bad about you pussies. I don't like you fools. Got an Oakland show tonight, baby. Oakland show. My young boys from the yacht going crazy. I'm on a bridge with a tanker unleaded. I pull up early to that bitch. That bitch was yanking already. I said yang in the city and I really got rank. You see? Viņš arī izmanto tā kā slangu, cik es sapratu, jā. Yank, I got city, man ir ranki pat, jā. Un jā, viņš izmanto daudz to slangu, ko izmanto. Man liekas, pat Oaklandā bija, jā, es nemaldos. A backpack to the front, you get ready. I said yang in the city and I really got rank. You see the backpack to the front, you getting spanked. I really blow hams for the fun of it. New owl, blue diamonds on the front of it. Shot my little cousin, missing having none of it. Trying to campaign, yeah, Drizzy Bad running shit. Raw, living large. Hey, yeah. Let's go. Es nevaru. Tā patīk. When I lost Big Naughty, I took it hard. Need to call up a star for some chrome heart. Un es, man liekas, skatījos ar vienu reaction, jā, šitā I'm gonna call Stark for the Chroma Heart. Sorry, es biju uztraucies, jā, šis otrais video, ko ierakst. Jā, tā kā maz, pirmkārt, es pagais redzēju, ka bija arī, viņam ir juvelieris, no kā viņš pērk, bet arī tā kā maz flex, laikam, šitais ik viņš varētu uzzvanīt Tony Starkam, jā, un dabūt Chroma Heart, jo, Iron Manam, ko vajadzēja, lai viņš turētu pie dzīves, kas viņam bija krūtīs, jā. Tā kā, jā, tāds maz krūta atsauc arī uz Tony Stark. Girl, you gotta look the part. Hey, it's Mr. Make a pipe down, there you go. Yeah, it's Mr. Popstar, that's a way to go. Mr. Popstar, jā, atsauc uz dziesmu, Popstars, viņam ar DJ Khaled, Biebers bija videoklipā, repoja viņa dziesmu jopā. Now too hard for the fucking radio. Too hard for the fucking radio. Man ir aizdomta, kāpēc viņš to paņēma tikai tāpēc, kad viņam pat tiem, pirmkārt arī reps tagad, kad tas bija pagājušajā gadā vai šogad, kad pirmo reizi pa cik 40 gadiem reps nebija vispār Billboardā topā, un viņš arī pret Kendricku bija tā tiesa, kur viņš domā, kad viņam strīma bija boti, kas strīmoja, it kā viņi pušoja riktīgi, jā, un tad Dreiku tā kā nolika malā, un man liekas, tas ir tikai mans viedoklis tikai. Kad viņš varētu tādu referenci būt, kāpēc viņš izvēlējās tieši šo dziesmu. Nosaukumu. Too hard for the fucking radio. I'ma show you what to do, little nigga. Kurš? I'ma show you what to do, little boy. Kurš ir little boy? Kendrick, where are you? Come on, man. Kendrick. Es nevaru, es saku, es kaifoju, tās dziesmas. Yeah, Kendrick, little boy, viņš parādīs, kā uz West Coast bija to darīt. Come on, man. Yeah, what? I'ma show you what to do, little nigga. Hey, I'ma show you what to do, little boy. Hey, little boy. Hey, first off, I make real time smags. Boy, you know the model gotta push it to the mag. Back when they were... Es negribu, pirmkārt, tur ir referents uz moto dziesmu, De Moro. Es biju atceros, bet es aizmirstu to piedziedājumu. Moro, nē. Ok, es zinu to dziesmu, karočā. Kas te vēl bija? Push it to the Mac. Tur bija arī referents viņam tajā moto dziesmā. Viņš arī bija Oaklandā, kas ir ļoti krūti. Viņš bija Oaklandā, filmēja videoklipu. Un tur bija arī tā Mac Dre mamma, ko es nezināju. Tā kā videoklipā bija tā kā taisīja to tā kā, kā lai pasaka, es aizmirsu, ka to nosauku. Un viņa arī bija tādā videoklipā ielikta. Jā. Tur bija vairāki tādi, kuriem bija deva tās puķes no sērijas, Giving the Flowers, un arī bija Mac Dre māte. Jā. Tā kā, yeah. I make real time smags. Boy, you know the model gotta push it to the mag. Back when they was asking about where Davidson was at, now everybody got a blue 30 on their bag. Daudzi, viens no reaction domāja, ka tas varbūt ir Lebronam domāts hits, bet man liekas, ka ne īsti. Kad Krošs arī no Oaklandā, tas bija vispār March Madness, kas ir Amerikā. Man liekas, ka vidusskola, nebija koledža, varbūt ar koledžu bija Krošs skola, ko nezināja, tur spēlēja Stefs Karijs, un šitā ir Tory Blue on the back, un 30 numurs ir Stephen Karijam, jā, tāda mazā atsauca Stephen Karij, un tagad visiem ķipā aiz muguras, neviens viņu nezināja, un tagad visiem ķipā tā kā visi, ieroka, viņš ir liels, sākumā nevis nezinu, tagad visi seko viņam ķip no sēnes. Bet es nezinu, vai arī tas ir hits uz Lebronu, jā, bet jā, šis ir Stephen Curry punchlines. Man bija tā patīk bija.
up to the slabs. Vārdspēle. Pirmkārt, es nezināju, bet man sākumā, kad pirmoreiz klausījos, man liekas, viņš saka nevis mustard, bet must have heard. Jā, un man liekas, oh, shit, vārdspēle, jā, mustard ir producents. Man liekas, oh, shit, zini. Un tad gara ketchups, mustard, ketchups, vārdspēle, let's fucking go, es tevi varēšu šo hypāju. Now everybody got a blue 30 on their bag. Must have heard about us. Gotta catch up to the slabs. Yeah, once it's me and YG rap. Fags, 900 million for the trash. Rack City, bitch. We remember that. Damn, you should try and get back to that. This doing shit, you could have kept it on the lab. Fags, hit a nigga doing labs. Strippers on my lab. I'm about to Doing laps, sitting on the lap. Bišķi tāda maz vārdspēle, but let's go. You could have kept it on the lab. Fags, hit a nigga doing labs. Strippers on my lab. I'm about to make a bad bid. Hey, tell her come and get a boy a lap dance. Damn, y'all was really all hopping back then. Huh, now your names got redacted. Yeah, now a nigga got... Šits ir crazy īstenībā. Jā, es biju pat piemiris, ka Pusha T un Jay-Z bija... Vispār es nebrīnos par Jay-Z. Jā, jo tur ir vairāks skatījies Jay-Z, ko dara. Viņš arī bija Didī tiesā pret... Man liekas, viņam bija viens tas striptīs čalis stāstīja, ka Jay-Z tur arī bija, kad notika P. Didī tiesa. Un tur bija arī, viņš teica, ka Jay-Z bija, bet, jā, Pusha T arī, ķipa, viņa vārds arī parādījās failos. Island hopping, ķipa, lēkājāt pa salām, bet uz kuru salu? Epstein sala, boy, let's go. Krūt. was really all hopping back then. Huh, now your names got redacted. Yeah, now a nigga got a fact check. What? Yeah, and I'm on the west side. Fact check, jūs man sakiet, jūs fact checkojiet sevi. Now your names got redacted. Yeah, now a nigga got a fact check. What? Yeah, and I'm on the west like the Pac-10. Yeah, I'm fucking power. Es tagad aizmirstu, West Pac-10 bija I'm on the West, viņš atkal turpina. Jā, viņš var darīt, viņš var West Coast beatu uzrepot, un I'm on the West Coast like Pac-10. Tas bija ar sportu saistīts, Pac-10, bet tagad viņš apakaļ ir kā, jūlija pirmā reicīgi Pac-12. Ok, jā, tas ir visi, New Expanded 9 Washington State, visi tās skolas, tagad pieļauju domu, jā, visi tās arī futbolu tās ir. Ok, let's go, es sāku man cepī. Fucking power couples up, yeah. Acting like you love Mary. And I'm on the west like the Pac-10. Yeah, I'm fucking power couples up, yeah. I fuck the power couples, jā, Jay-Z power couple, Pusha T arī viņa tajā, viņš arī Drake'am pa to dirsa, ka viņš tur ar porno aktrises, ķipā, viņiem ir bērns, jā. Un Kendricks, Not Like Us videoklipā, kas viņam tur bija beigās, arī tā kā ģimene rāda to stipro ģimeni. Man liekas, arī varbūt uz viņiem, bet power couple, tas arī, man liekas, uz Jay-Z arī bišķi vairāk. Viņi tie skaitās power couple, but by the way, Jay-Z nokrāpa Beyoncé, so, hey! Nevienu vērtēdot safe. Nē, tas joks, bet jā, kroč, nice, šits man cepī reāli. Acting like you love Mary and your wife. Hey, boys need to worry about a Dre in your life. Hey, Worrying about the Dre in your life. Living large. Hey, let's go. Yeah. And I put it on Cedars and a Boulevard. When I lost Big Nadia, I took it hard. Need to call up a star for like some Chroma chroma card. cards. You my new girl, you gotta look. Call up to the start for the chroma card. Well, Es nevaru, vārds cepī, es nevaru. Angļu valoda pat iet sūdā, bet aiziet, let's go. That's a way to go. Now I'm too hard for the fucking radio. Sintiņš. Pa. Too hard for the fucking Man tas arī ir britīgi. Pa. Yeah, too hard for the fucking radio. Too hard for the fucking radio. Wow. Tas arī bija tāda reference uz ģīpa, Kendrick dziesmu, bet es teicu, varbūt tas ir too much. Jā, šitā ir, man ļoti patīk šitā dziesma, jā, ļoti. Es nevaru, es saku, man šitā ir 9 no 10, vai nē, nekad 10 no 10, reāli. Man ļoti patika, man patika arī National Treasures, Janice, jo tur bija, man liekas, ja nekļūdos, tur bija kaut kas par I keep 100 on the paper like Wilt. Jā, ļoti krūtā basketbola reference. Man basketbola reference ir tuvu sirdī. Ļoti. Marvels arī. Un zvaigžņu kara viss. Kročā, man kaut tagad gals neatcerēšu, kas man vēl patika. Jā, albums man patika, bet saka, tas skanējums varbūt man nelīdz galam. Bet šitā dziesma vienkārši man kaifā. Es kaifoju reāli. Jūs tagad noteikti redzat. So, jā, tā kā paldies, ka noteikti skatījāties, jā. Ka skatījāties un tiksimies drīz, tiksimies jaunās video. Rakstiet komentāros, kā jums patika Drake albums. Bija
miksēti šitie te mix reviews, jā, bet, jā, es nezinu, ja es klausos punchlines vai referents, un man Drakes bija līmenī. Es nezinu, man patīk. Daudz saka, ka pirmo reizi Drakes rakstīja, bet man tāds, nē, Drakes ļoti krūts. Viņam bija krūts aizmēns albumu dziesmu. Tā kā es saku, tas skanējums tīri, man varēja varbūt bišķi tā, es gribēju to flow krūtu vai bet viņš vienkārši, ka skaita pār viņam krūts punchlines, bet viņš tagad tā noskaita pār tās deliveries bišķi off. Bet, es saku, tas mans subjektīvs viedoklis, rakstiet komentārā, jums patika. Jā, tiksimies nākamajā video. Linards live pazūd. Nē, es varbūt atgriezīšos. Tā kā jā, paldies, ka skatījāties. Peace!